visi aplaudētu, jā. Kur tu ņemies? Tie tiek novērtēti. Vai tu uztraucies? Vai tu vienkārši tagad emocionāli uzbrudinājies? Emocionāli. Klausies, kas ir, teiksim, no tādiem, jau grupām, ja nevis realitāšu šobrīd, teiksim, no grupām vai dziedātājiem no pašmāju, kas tev, reāli pašai patīk, ko tu varbūt arī pat uzliec disku un paklausies? Un kas ir tāds, ko tu toči neuzliec un neklausies? Tik gribēs to arī pasaka. Jā, mums nav censors, mums ir brīvi, bet tev nav obligāti jāatbild. Tu vari atbildēt vai nav, jo galvenā fiška ir tāda, lai tu jūties labi. Mofā man ļoti simpatizē. Satelīts albums Piens. Vecs albums, bet ļoti mīlu. Ko domā par to vakardienas dziesmu? Par vakardienas dziesmu? Vakardienas dziesmu bija jauka. Man ir ļoti simpatizē. Man varbūt tās pašai personīgi no Satelītiem citas dziesmas ir tādas vēl mīļākas, bet vakardienas dziesma man arī ļoti patīk. Albums Piens, jā, man liekas, kaut kāda, vai tas vispār nebija 98. vai 90. Kaut kad, jā, ļoti sēr. Un es to albumu atradu netiešām jau kaut kādos 2000. Kaut kādos, un tad es atklāju kā savu milzīgu jaunumu un domāju, cik žāk šīs grupas vairs nav. Un Pienvedēji vienmēr ir bijuši man absolūti iedvesmotāji, un pirmā alternatīvā grupa, kas man ir vedusi pie prāta un likus atteikties no grupas Pienvedēji latvieši un Radiohead no ārzemniekiem, kas man ir mainījuši no Ace of Base un Spice Girls un Big Fieldas, jā, mazliet citā virzienā. Man bija ar viņiem plakāti, jā, virzienā. Tas arī bija Spice Girls, man bija. Nē, Spice Girls, tad es jau biju padevis visu, ko man vairs ne. Un par to, kas tev nepatīk, runātās, ja? Zin kā? Nevajag, jā, protams, viss kārtībā. Labi. Katram, každam svajo, zin kā? Protams. Pastāst lūdzu par jūsu līdz šim vienīgo studijas albumu Kuš, un vai tagad, teiksim, klausoties to plati, tu būtu kaut ko darījusi savādāk? Vai tev liekas, ka viss ir ok? Zin kā, es tagad, ja rakstītu Kuš, ja man tagad būtu jāierakstītu, tad es noteikti daudz ko darītu savādāk, un tagad es arī ņemtu varbūt ārā dziesmas konkrētas. Jā. Bet priekš tā, ka viņš tomēr ir ierakstīts pirms 2 gadiem, pirms gada, pirms pusotra. No jā. Priekš tā, es esmu priecīga, ka viņš ir tāds kāds ir, tā ir savā ziņā, es varu norakstīt daudz ko uz to, ka tā ir vēsture, un es esmu priecīga, ka es tās emocijas arī tomēr esmu izlikusi tur, un puiši ir tieši tā noranžējuši, un mēs esam parādījušies tieši tādi, un ka tagad jau mēs varam parādīties savādāk. Zin kā, es, protams, neteikšu, ka tur viss ir ideāli, bet man viņš ir ļoti mīļš albums tieši tāds, kāds viņš ir. Tur ir kaut kāda, varbūt, tagad ir pagājis noilgums, kā saka, jā? Tur ir kaut kādas, es nezinu, kaut kādas lietiņas tajā albumā, ko zinat tikai jūs. Kaut kādas mazas viltībiņas, vai tur kaut kāda mazulāžiņa, vai kaut kas tāds, ko, vai tur ir kaut kāds apslēpts, tur, es nezinu, 3. tur celiņā ierakstīta fiška. Tur ir daudz fiškas visādi. Tur ir, piemēram, pēdējā dziesmas gabalā skan man kāju pirkstu krakšķēšana. Tas bija netīšām, protams, bet tad mēs izdomājam, ka tas iedod tādu kā vecās platas efektu, un tad ļoti jauki tieši. Aha. Kas vēl tur ir? Pastāst. Kas vēl tur ir? Tur tiek pa jostu sists ar karotīti, lai interesantāk izklausās. Tas pēdējā dziesmā, man tādā ziņā pēdējā dziesma ir favorīta, jo viņā visvairāk mēs esam atļaujuši. Kāds nosaukums pēdējais? Kuš. Tā kā albumam. Tur arī dziesmas beigās. Es atceros, es biju atnākusi studijā Rotām un teicu Armandam, kas mums rakstīja čāli. Es teicu, es baigi izdomāju superīgi fišu, kas ar tām otām saucīšu par ģitāras korpusu, un tad mēs ierakstīsim, būs baigi skaistā skaņa. Viņš, protams, smējās, ka viņš skatās man un saka, Mārta, tas nav nopietni. Un es domāju, kāpēc? Un tā, mums ir šī jūtīga mikrofona, vai tad nevaram? Viņš saka, nē, tas nav nopietni. Labāk aizēja paprasti dažināties uz slotu. Un tad mēs paņēmām slotu, un tur tāda grubuļaina siena, un tad ar to slotu šitā tā. Super. Kā iet ar otro albumu, vai ir jau zināms nosaukums? Vai vismaz darba nosaukums? Nav zināms nosaukums, bet pat, ja zināms, tad neteiktu. Mums ir izdomāt nosaukums 3. albumam. Kā saucas 3. albums? Nedrīkst teikt, lai nenozog. Nedrīkst teikt saucas? Nē, nedrīkst teikt to nosaukumu, tāpēc, ka mums pārāk ilgs laiks vēl līdz 3. albumam. Labi. Kā tāds ir. Bet ko drīkst teikt par otro albumu? Droši vien 2. albums būs latvisks, tā kā pārstrā tiesties pēc latviski. Iespējams, ka tikai latviski. Viņš droši vien būs mazāks nekā kārtīgs albums. Tā kā tāds
mazs pakāpieni. Jā, tā kā mazs pakāpieni šos ceļā uz varbūt trešo albumu. Nu tā. Labi. Jūs esat aizsākuši jaunu muzikālu žanru, astro roks. Jā, tu es domāju, mūsu balsis bijušies. Jā. Saki lūdzu, kas ir tie pamat kaut kādi postulāti stūrakmeņi astro rokam? Ja mēs pieņemam, ka varbūt pēc kādu laiku būs vēl astro roka grupas. Vēl astro roka grupas. Tad kas viņām būtu jāņem vērā, spēlējot šajā žanrā? Nu tātad... Nu, pats galvenais nosacījums ir, tur jābūt mazliet roka ietekmēm, bet nu ne tādām kā Kiss obligāti, bet nu mazliet varbūt tādām alternatīvām kaut kādām ietekmēm, jā. Un otrs galvenais nosacījums pašiem tā kā mūziķiem ir jājūtas, ka viņi varētu aizlidot tam mūziku spēlējot. Ja ir tā lidojuma sajūta, ja ir tā lidojuma sajūta, ka tu spēlē, tad jau tu tuvinies astro rokam. Cik es zinu, Jamiroquai ir kāds High Times albums. High Times? High Times, jā, varbūt viņš arī bija lidojošs kaut kāds tajā albumā. Viņi taču Guinness rekordu uzstādīja, kad pirmā grupa, kas spēlēja gaisā, debesīs koncertā, noierēja un spēlēja. Mums bija doma, ka vajadzētu kādreiz pamēģināt tai lidotāju skolā, tur ir iespēja bezsvaru stāvoklī kaut kādu brīdi pabūt. Un ka vajadzētu visai grupai tā kā mēģināt tikt tur un varbūt iespējas kaut kā. Ja filmēties, tad jau var apakšā palikt. Ir šāds Seahorses vai kaut kāda tāda grupa, viņiem ir klips, kur viņi gaisā kosmosa kuģī, visi tur bezsvaru stāvoklī lido un spēlē ģitāras baigas. Izskatās tā kā es noteikti, es domāju, vajag izdarīt. Jums nav mēģinājuši sazināties citu planētiešu, cik jūs tādu kosmosu? Kāds ir kontakts? Kāds kontakts ar tiem? Čokiem. Ja es sāku stāstīt patiesību, man aizvedīs baltā halātā. Jums šeit vēl nesaprast. Vairāk nevedīs. Tu karēčies no tās pašas planētas, no kurienes Elvis un vispārējie. Elvis? Jā. Tā kā Elvis taču pat Man in Black taču tur pateica, Elvis jau nenomēr, viņš aizglāja vienkārši savu planētu. Nē, nu. Mums ir mēģinājuši sazināties paraplanieristi. Un gravitamobīļa autori, kas bija izplatītāji Latvijā. Kas? Gravitamobīļos. Kas tas tāds ir? Tas ir tāds, ka divi liela riteņi. Jā. Un tad ir tāds elites, kur stāvēt. Priekšā stāv pie, kur turēties. Un tad tu vari vienkārši stāvēt un braukt. Viņš ir motoriņa. Un viņš jūt kaut kā tavas kustības un principā praktiski neiespēja nolast. Varētu lūdzu gars? Tā nebūs. Paldies! Tātad, jā? Jā. Pabeidzām, jā, domāju, kā? Pabeidzām. Klausies, es tev zvanīju, tu teici, es nākšu no darba. Vai Māra nevar nopelnīt pietiekami mūziku? Populāra grupa un tā, ko tu dari? Tas bija doma tāda, ko tu vēl dari ārpus mūzikas? Jā. Es tikko sāku jaunā amatā vienā reklāmas aģentūrā iemēģinu roku reklāmas sfērā, kāds pārsteigums kā tekstu autors. Copywriters, jā. Copywriters, jā. Kruta. Copywriters, un man tikko beidzas pārbaudas laiks, un kolēģis smaida, un tā ir man vizītkartes tā, ka es jūtu, ka es viņu būšu izturējusi. Tu rakstīji reklāmas tekstus sulām, produktiem, visādiem mēbelēm, visu kaut kā tādu? Apmēram tā, jā. Kruta. Un ko dara pārējiem? Kā patīk? Jā. Kā patīk? Jā. Zini kā, man tas viss vēl ir jauns un tā, kā kuru dienu patīk. Tad, kad ir radošāk, man patīk vairāk. Kaut gan, zini kā, skatoties, cik radoši ir kāds produkts. Kāds produkts? Jā, tas ļoti patīk. Jo citreiz ir vienkārši tulkošanas darbi, ka to jāadaptē tekstu. Nav noslēpums, kurā aģentūrā tas ir? TVVā Latvijā. Jā, mēs varam reklamēt, mēs varam runāt mierīgi. Mums jau viss bez cenzūras. Mums ir bez cenzūras. Ko pārējie džeki dara? Tikai spēlē? Tad jau te pat augšā birojs. Tur bišķi. Ko pārējie džeki dara ārpus mūzikas? Kā tu zini? Viņš ar reklāmas biznesā Es tur strādāju. Pārējie džeki kā kurš? Ģitārists. Faktiski abi ģitāristi strādā arī kaut ko līdzīgu uz reklāmas sabiedriskajām attiecībām. Visi ir radošajās. Visi ir komunikācija cilvēks. Mīnus, jā. Komunikācijas. Un mūzinieks un basis šobrīd gan ir vairāk tā kā tīri ar mūziku. Un
man ņemot vērā, ka es esmu spējis sarunāt savu darbu šobrīd uz puslodzi, tad man nav tik traki, ja es varētu vēl tā muzikā vairāk laika veltīt.